Parunājam par to, kā mācīties atrast notis uz ģitāras, vai tas vispār ir vajadzīgs, kā pie tā darboties, kas ir populārākie vingrinājumi, ar kuriem tu varētu sākt un tā tālāk. Šis ir viens no tādiem populārākajiem jautājumiem, kuru es saņemu, kad es pasniedzu ģitāras spēles nodarbības, un es nolēmu to adresēt. Šajā video es nodemonstrēšu 3 ļoti populārus vingrinājumus, ar kuriem tu vari sākt. Tas ir horizontālais, vertikālais un diagonālais vingrinājums. Un, ja tu paliksi līdz video beigām, es nodemonstrēšu arī 2 bonusu vingrinājumus, kā arī padalīšos ar savu pieredzi un pārdomām par šo tēmu. Tad pirmā lieta, kur mēs varētu sākt, ir, vai vispār vajag mācīties notis. Un te man atbilde būtu, ja tu skaties šo video, tad iespējams tev esi sapratis, ka atbilde ir jā. Nākamais izajošais jautājums varētu būt, kāpēc tas ir vajadzīgs, un šeit, ja mēs metaforiski salīdzinām mūziku ar valodu, tad es domāju, ka tu vari nonākt pie līdzīgas secinājuma kā es, ka, ja tu proti lietot valodu arī lasot un rakstot, tev noteikti būs priekšrocības pret cilvēku, kurš to nespēj. Un pat ja liela daļa ģitāristu neorientējās, kā atrast notis uz ģitāras vai kā lasīt notis un to nolast nospēlēt uz instrumentu, tas nenozīmē, ka tev nevajadzētu to darīt. Vēl viena būtiska piebilde, kas būtu, ir, kad sākt mācīties notis. Un šeit, līdzīgi kā valodā, iedomājies, ja tev ir pirmā diena, kad tu sāki apgūt savu instrumentu, tas būtu kaut kas metaforiski līdzīgs tam, kā tu būtu tikko piedzimis savā ziņā. Un mazam bērnam neviens sākumā nemāca burtus vai lasīt vai rakstīt vai saprast, kas ir salikts, sakārtots teikums un tā tālāk. Līdz ar to sākumā tu noteikti vari fokusēties uz citām iemaņām, pilnveidot savus muzikālos priekšstatus, ritmu izjūtu, dzirdi un tā tālāk, un tad laikam ejot uz priekšu, ka tu jūties gatavs, ka tu esi ieinteresēts arī šo te mūzikas parādību, apgūt arī tādā intelektuālākā veidā, tad jau tu vari sākt pamazām apgūt notis. Protams, ja ģitāra nav tavs pirmais instruments un tev jau ir iepriekšēja pieredze, varbūt tu jau no paša sākuma esi gatavs to darīt, līdz ar to varbūt arī izņēmuma situācijas un tā tālāk. Par nošu mācīšanos es teiktu tā, pats svarīgākais ir disciplīna un regularitāte. Vienalga kādu vingrinājumu tu spēlēsi, ja tu pie tā nedarbosies atkārtot un regulāri, tad visticamākais tas vingrinājums tev nedos tik lielu progresu, kā tu varētu gribēt. Tad pirmais jautājums, pirms mēs sākam ķerties pie šiem 3 vingrinājumiem, ir cik notis mums vispār jāiemācās. Un atbildes to ir 12 notis. Mums rietumu mūzikā ir 12 pustoņi. Un jā, dažs no šiem pustoņiem mēs mēdzam saukt arī dažādos nosaukumos, piemēram, notis do diez, var tikt saukt arī kā notis re bemol, bet tīri fiziski tā ir tā pati notis, tā ir tā pati vibrācija. Tas pats vibrāciju skaits sekundē. Ja tu esi interesējies arī par citu kultūru mūziku, tu varbūt jau esi lietas kursā, ka mūziku arī var sadalīt smalkākās vienībās kā pustoņos, bet mēs to neadresēsim. Mēs runāsim par šīm 12 notīm, 12 pustoņiem, kā viņus atrast, kā viņus nostiprināt. Mēs notis latviešu valodā saucam ar vārdiem, bet mēs izmantojam arī simbolus, un mēs varam saukt šos simbolus. Piemēram, tev ir notis do, un atbilstošais simbols ir burts C. Ja tu šo nezināji, tad labs veids, kā tu vari atcerēties, iedomājies alfabētu pirmos 7 burtus A, B, C, D, E, F, G, un līdzīgi kā iet do mažora gāmas pantiņš, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tu vari sākt skaitīt šo pantiņu, sākot no burta C, un tas ir tas, kā tu varēsi atrast arī katru nākamo noti. Do, C, re, D, mi, E, fa, F, G, sol, A, la, B, si. Un, protams, tā atrastu visas 12 notis, mēs arī izmantojam diezes un bemols. Diezes paaugstina konkrēto notu par 1 pustoni, bet bemols pazemina. Atsevišķās situācijās varbūt arī saskarsies ar dubultdieziem un dubultbemoliem. Doma ir tā pati. Dubultdiezes paaugstina par 2 pustoņiem, bet dubultbemols pazemina par 2 pustoņiem. Pirmais vingrinājums var vienkārši iemācīties uz katras no stīgām pēc kārtas nosaukt visus 12 pustoņus. Ja mēs sāktu no 6. stīgas, es nospēlētu 6. stīgu atvērtu un skaļi pateikt nots mi. Un tā es pakāpeniski iet uz augšu līdz tai pašai notī, kas ir arī 12. ladā un atpakaļ. Šo piegājienu mēs varam saukt par hromatisko gāmu horizontālā virzienā. Izskatītos šādi. Mi, fa, fa diez, sol, sol diez, la, la diez, si, do, do diez, re, re diez, mi bemol, re,
re bemol, do, si, si bemol, la, la bemol, sol bemol, fa, mi. Ja tu ievēroji, ejot uz augšu, es izmantoju diez, ejot uz leju, es izmantoju bemols. Un tieši tāpat tu varētu darboties arī pie nākamās stīgas, la diez, si, do diez, re diez, mi, fa diez, sol diez, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do, si bemol, la. Un tāpat no 4. stīgas, sākot no nots re, no 3. stīgas, sākot no nots sol, no 2. stīgas, sākot no nots si, un no 1. stīgas, tāpat kā no 6. no nots mi. Šis ir ļoti labs veids, ar kuru sākt, jo tu jau no paša sākuma iepazīsties ar visām 12 notīm. Un kas ir forši, ja tu esi jau lietas kursā par mācīšanos, ka tas nav tikai pie instrumentu piesiets process, un tu zini, kas ir mentālā vingrināšanās, tad tu mierīgi vari arī iet pa ielu vai arī sēdēt parkā un vizualizēt, kā tu šo vingrinājumu dari, tādējādi apgūstot nots arī bez instrumenta. Piemēram, pēc mēs šo sauksim par horizontālo piegājienu, jo tu horizontāli staigā pa ģitāras grifu un meklē nots. Otrs vingrinājums ir vertikālais, un šeit doma ir tāda, ka tu katru dienu, vai arī katru nedēļu, vai arī katru mēnesi apgūsti vienu jaunu ladu. Ja es sāktu ar atvērtajām stīgām, es šodien iemācītos nospēlēt un nosaukt visus nošu nosaukums, kā viņi saucās atvērtajā pozīcijā. Mi, la, re, sol, si, mi. No otra gala arī mi, si, sol, re, la, mi. Dažādās jauktās secībās mi, re, la, sol, re, si, sol, mi. Un tu pats vari izdomāt savus variantus, kā tu to dari. Pēc tam nākamajā dienā vai arī nākamajā nedēļā, vai arī, ja tev ļoti lēni iet, nākamajā mēnesī tu pieliec klāt un sāc strādāt pie pirmās ladas. Fa, si bemol, mi bemol, la bemol, do, fa. Pēc tam no 2. ladas fa diez, si, mi, la, do diez, fa diez un tā tālāk. Kā jau tu varbūt nojaut 12. ladā grifs sāk sev atkārtot, nots mi ir atvērta 1. stīga, bet 12. ladā tā ir tāpat nots oktāvu augstāk. Un tieši tāpat arī šeit nots fa ir 1. lada, bet 12 ladas tālāk 13. ladā tā ir arī tāpat nots fa, kas arī ir ļoti svarīgs princips, ko paturēt, kad tu mācies nots. Trešais variants, ko es rekomendētu, ir apgūt notas, meklējot vienu noti, bet uz visām stīgām. Piemēram, ja sāktu ar notu mi, es atrastu notu mi uz 6. stīgas, bet arī oktāvu augstāk. Ja man būtu ģitāra ar vairāk ladām, es droši vien arī atrastu vēl vienu oktāvu augstāk. Ja uz šīs ģitāras ir 24 ladas. Tālāk es meklētu šo pašu notu uz 5. stīgas šeit, 7. ladā un oktāvu augstāk. Tad uz 4. stīgas 2. ladā un oktāvu augstāk. Tad uz 3. stīgas 9. ladā. Šeit man nav tik daudz ladas, bet es pamēģinātu nospēlēt tik un tā arī oktāvu augstāk. 2. stīga 5. lada un oktāvu augstāk. Un 1. stīga tāpat kā 6. atvērta un 12. lada. Un pēc tam, kas būtu atnācis no biezākās stīgas līdz panākajai, es iet atpakaļ otrādi. Ja tu vari šo vingrinājumu izdarīt tā, ka katra nākamā nota sākās uz nākamo sitienu, piemēram, 60 sitienos minūtē, ieslēdzot metronomu, tad es teiktu, ka tev šis vingrinājums jau diezgan labi sanāk. Un vēl viens tāds bonus variants, ko tu vari apsvērt, ko tu vari padarīt, ir tas, ko tu jau māki, katru dienu paņem un izanalizē, kas tās ir pa notīm. Piemēram, ja tu uzliktu solu akordu, pamēģini vienkārši veltīt laiku, lai saprastu, kas tās ir par notīm. Sol, si, re, sol, Ja tu uzliktu sol mažoru septakordu, sol, fa diez, si, re. Tā vietā, lai mācītos vienu izolētu noti, līdzīgi kā valodā, tā vietā, lai mācītos vienu burtu, tu jau sāc mācīties lasīt vārdus vai vārdu savienojumus, teikumus un tā tālāk. Tad, piemēram, tas, ko es mudinu, ir
pamēģini atrast kaut kādas ļoti vienkāršas melodijas, kas ir pierakstītas nošu tekstā, piemēram, violas atslēgā, un tad pamēģini šīs pašas melodijas atrast uz ģitāras un sākt mācīties viņus nospēlēt vairākās vietās, nevis tikai šeit, bet arī citās pozīcijās. Ja tu vēl neesi redzējis manu video par Cage sistēmu, es to rekomendēju viņu noskatīties, lai labāk saprastu. Jo tas, kas ir mūsu nošais ģitārs spēlē atšķirībā, pieņemsim no klavierēm, ir tas, ka mums nots mī, kas ir vienā oktāvā, varbūt atvērta pirmā stīga, bet tāpat viņa arī šeit skan uz otrās stīgas 5. ladā, uz 3. stīgas 9. ladā, 4. stīgas 14. ladā. Tu saprati man domu, viņa atkārtojās un dublējās vairākās vietās uz ģitāras. Un tas varbūt mazliet mulsinoši, tāpēc, lai tas neliktos tik mulsinoši, ir jābūt kaut kādai sistemātiskai pieejai, kā tu apgūsti mūziku. Un Cage sistēma ir ļoti labs sākuma punkts, kas tev varētu orientēt un tā kā izskaidrot to, kā šīs notas, teiksim tā, ģeometriski vieglāk uztvert, ņemot vērā ģitāras īpašības. Pēc tam laikam ejot varbūt arī par pašu Cage sistēmu, tu sāksi domāt daudz dziļāk, kā vienkārši ģeometrisku principu, un varbūt kaut kādā mirklī tev tas vairs nebūs vispār vajadzīgs, un tu varēsi vienkārši domāt par pakāpēm un intervāliem un skaņu, un ļaut muzikai sev vadīt. Kas no vienas puses varētu būt arī ļoti labs sākuma punkts, ar kurš sākt. Bet tā kā ir cilvēki, kurš sāk no dažādiem atskaites punktiem, varbūt jau ir iepriekšēja pieredze mūzikā, varbūt tu jau esi tādā vecuma posmā, kur tev ļoti svarīgi arī intelektuāli izprast kaut kādu darbību, pirms tu viņai ķeries klāt, tad ar šo video es tev iedodu dažādas idejas, kuras tu vari apsvērt, lai apgūtu notas uz ģitāras. Es pacietīgs un ceru, ka iemācījies kaut ko jaunu. Un, protams, ja tev šis video likās noderīgs, atstāj kādu komentāru, abonē manu kanālu. Atā.